Sveiki! Mūsu valstī, lai cik tas nebūtu dīvaini, joprojām mīt pietiekami liels daudzums tādu jauku, mīļu, labsirdīgu, labticīgu un vienkārši naivu cilvēku, kurš šķiet joprojām, neraugoties uz visu, ar ko viņus realitāte ir aplēmojis pēdējos gados, uzskata, ka viņi dzīvo tādā demokrātiskā, tiesiskā un galvenais taisnīgā valstī, kurā jebkurš pilsonis var cerēt un saņemt no tiesību sargāšanas iestādēm un tiesu sistēmas tiesiskumu un taisnīgumu. Viņu galvās kaut kā nerodās nekāda pretruna starp to, ka valdības ēkā uz sienas gan karājas uzraksts viens likums, viena taisnība visiem, un starp to, ka zem šī uzraksta mēnešiem un gadiem ir tupējis indivīds, kurš savas pakaļas komfortam un sava kuņģa labsajūtai ir iztērējis vairāk nekā 1 miljonu eiro no nodokļu maksātā naudas saviem privātajiem lidojumiem. Un ka tagad, kad visa šī afēra nākusi gaisā, Juras Tukāna vadītā koruptūra pēc visas spriežo šī individa vietā mēģina par grēkāžiem nozīmēt divus citus vaininiekus, bet šo individu palaist uz brīvām kājām. Nu lūk, šiem te naivajiem, jaukajiem cilvēkiem tad arī šis mazais stāstīšu. Varbūt vēl atceraties, ka pirms vairāk nekā 2 gadiem, 2002. gada pavasarī, Armanda Ruka vadītā policija nāca klajā ar savu versiju par gana dīvainu, veselo saprātu īsti kopā nelīmējušos versiju par baisu notikumu Biķernieku mežā. Ruka policijas stāsts tātad bija tāds: iet pa Biķernieku mežu mīļu, jauku, miermīlīgu jauniešu kompānija, osta ievziedus, maipuķītes un varbūt vēl kaut ko citu, uzdzer limonādi, un te pēkšņi izdzird mežā šāvienus. Biķernieku mežā šāvienus. Viņi, kā jau tas pienākās normāliem miermīlīgiem jauniešiem, dodās uz šāvienu vietu un satiek tur dīvainu vīrieti. Viņi, kā jau pienāks miermīlīgiem jauniešiem, metās diskusijā ar vīrieti, kurš esot šāvis. Izsaka viņam pārmetumus, aizrādījumus un tā tālāk. Sākas konflikts, bet tā kā tie ir miermīlīgi un jauki jaunieši, viņi dodas prom. Un tad trakais, dīvainais, asinskārais vīrietis jož viņiem pakaļ un šauj. Pēc policijas versijas no revolvera izšaujot laikam 2 reizes apmēram vairāk ložu nekā revolvera rimbulī iet iekšā. Nu, mēs zinām, kā tas notiek mežonīgajos rietumos. Arī Ruka policija to zina, tāpēc viņa tieši šādu versiju arī aiznes uz Tukāna koruptūru, un Tukāna koruptūra, protams, to nes uz tiesu. Kā citādā? Pie šīs te dīvainās un acīm redzami pa pusē vismaz safabricētās lietas mēs vēl nonāksim kaut kādā nezināmā nākotnē. Bet pašlaik stāsts par vienu mazu formalitāti. Tātad, ļaunais, briesmīgais noziedznieks ir apcietinājumā pavadījis tātad jau 2 gadus, 3 mēnešus. Likums paredz tātad 2 gadus, vēl 3 mēnešus var pielikt 1. reizi un 3 mēnešus vēl 2. reizi. Pēc tam, saskaņā ar likumu, viņš ir jālaiž no apcietinājuma ārā. Neatkarīgi no tā, vai tiesa ir beigusies vai nav beigusies. Viņš ir jālaiž ārā no apcietinājuma. Tātad apcietinājums Latvijas valstī ir tāda lieta, kas, kā tiek uzskatīts, ir nevis sods, bet tikai vienīgi drošības līdzeklis. Drošībai tāpēc, lai persona, kas varbūt ir pastrādājis noziegumu, nepastrādātu vēl kādu baisu noziegumu, neaizmuktu, neietekmētu lieciniekus, izmeklētājus, cietušos, un te vēl kaut kas. Tādi ir oficiālie iemesli. Nu, lūk. Un tātad no šādiem iemesliem vadoties, tiesa ir drošības līdzekli pagarinājusi, un tagad patās tiesai vajadzēja izlemt, vai šito te laist ārā jau pēc 2 gadiem, 3 mēnešiem, jo tiesa turpinās, vai lai pasēž vēl 3 mēnešus, un tad viņiem nekas cits neatliks, kā viņi vienkārši obligāti laist ārā. Tiesa, protams, izlemj, lai pasēž vēl tos 3 mēnešus. Tā būs drošāk. Un te varētu, protams, zināmā mērā piekrist tajā brīdī, kamēr mēs
nepaskatāmies uz to, kāda ir situācija pašlaik un kas būs mainījies pēc 3 mēnešiem. Tātad šajos 3 mēnešos, kurus baisais noziedznieks pasēdēs apcietinājumā, Rīgas pilsētas tiesa, lai nepārpūlētu pakaļas, smadzenes un vēl visu, ko ir nozīmējusi precīzi 3 tiesas sēdes. 3 mēnešu laikā 3 tiesas sēdes. Bet, labi, tur tiesnese noteikti ir noslogota, tā gadās. Bet lieta ir tāda, ka šajās 3 tiesas sēdēs lieta nekādā gadījumā netiks izskatīta līdz galam. Un tas nozīmē, ka pēc šiem 3 mēnešiem, oktobra vidū kaut kad laikam, apsūdzētais, baisais šāvējs būs obligāti jālaiž ārā. Šajā laikā mainījies nebūs nekas, viņš būs tieši tāds pats, kāds viņš ir pašlaik. Tiesa nebūs beigusies. Nebūs mainījies nekas. Būs notikušas 3 sēdes, bet tiesa turpināsies arī oktobrī. Un tad jautājums, tad kāda ir tā mūsu taisnīgā, saprātīgā un tiesiskā Latvijas tiesa, ka viņa atstāja cilvēku uz 3 mēnešiem apcietinājumā pilnīgi un absolūti bezjēdzīgi, stulbi un nejēdzīgi, kā jūs redzat no šī te apraksta. Iemesls gan varētu būt meklējams kaut kur citur, bet tam neskapēc, kā jau tas pienākās mūsu vienotības vēža sēstajā valstī, kur tiesību sargāšanas iestāžu sistēma ir sēsta no augšas līdz apakšai, un kur nelustrētajās Latvijas tiesās valda kolaborantu vara, ģimeniskas, sadzīviskas, koruptīvas un vēl nezinu kādas saistības un intereses. Šajā te visā sistēmā varētu pieņemt, ka iemesls ir nedaudz cits. Proti, persona, kas pieņēma pilnīgi absolūti bezjēdzīgo un stulbo, nepamatoto un patiesībā vienkārši nekrietno lēmumu par 3 mēnešu apcietinājumu pagarināšanu, saucas Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daiga Kalniņa. Tā noteikti ir tikai sagadīšanās, ka šī persona ir precējusies ar kādu Arvīdu Kalniņu, kurš ir Juras Tukāna koruptūras virsprokurors. Un kas mums sanāk? Juras Tukāna koruptūra, kā zināms, savu priekšnieka personā ir paziņojusi, ka cilvēks, kurš ir apsūdzēts, pilnīgi noteikti ir vainīgs, tur vispār nav jautājumu. Tiesām tur vispār īsti, tāda formalitāte, bet ir skaidrs, ka viņš ir vainīgs un notiesājams. Un tad paskatīsimies, kā tas notiek. Ir virsprokurors Arvīds Kalniņš, kurš pārstāv Juras Tukāna koruptūru. Ir viņa sieva Daiga Kalniņa, kas pieņem lēmumu, stulbu, nejēdzīgu, idiotisku lēmumu, bet tieši Juras Tukāna koruptūras interesēs, aizstāvot šīs te Latvijas Republikas prokuratūras pašreizējā priekšnieka deklarētās intereses un nostājas. Vai jums tas šķiet normāli? Droši vien tiem naivajiem, labticīgajiem cilvēkiem, kuri skatās uz uzrakstīņu viens likums, viena taisnība visiem, varbūt viņiem tā arī šķiet. Es, godīgi sakot, šeit redzu nekrietnību, beztiesiskumu un netaisnīgumu. Jautājums ir, cik ilgi jūs ar to samierināsieties. Visu labu!